gribētos teikt, ka Japāna ir tāda eksotiska vieta basketbolam, bet tajā brīdī ir jākož mēlē, jo mēs zinām, ka pasaules kausa viena no 3 rīkotāju valstīm šobrīd ir tieši Japāna. Un Japānas izlase nav arī tā, ka brauks bez uzvarām mājās, uzvarot Somiju ar NBA All-Star starta piesniegs spēlētāju Markkanenu sastāvā. Varbūt sākumā ieskatē, kādas tad ir Japānas un basketbola attiecības tā kopumā? Tā pa lielam, ja mēs skatāmies tieši attiecībā uz šo pasaules kausu, tad paši Japāņi bija tādi mazliet skeptiski par to visu, kas notiksies. Viņiem likās, ka visas 3 spēles tiks zaudētas un brauks mājās, ja paliks mājās bez uzvarām. Bet šajā gadījumā tika uzvarēta Somija, un arī pirms pēdējās spēles īstenībā daudz jau runāja tā, ka varētu jau uzvarēt un arī palikt un spēlēt nākamajā kārtā, iet nākamajā grupā iekšā. Bet tāpatās visi ir ļoti priecīgi par šo vienu uzvaru. Izlase gatavojās visu vasaru, arī viens spēlētājs no mūsu komandas ir izlasē, plus vēl viens spēlētājs bija sagatavošanas posmā, bet traumas dēļ un veselības dēļ viņš tomēr netika iekšā uz pasaules kausu. Tā kā Japāņi šo visu pasaules kausu šīs spēles uzņem ļoti nopietni, ja? Un izņemot Hachimuru, principā, visi tie labākie spēlētāji arī komandā bija iekšā. Viņiem ir liels problēmas ar centra spēlētājiem, protams, šajā pozīcijā. Viņi pārsvarā ņem naturalizētos spēlētājus, kādu no amerikāņiem, arī šogad Hopkinsons tika naturalizēts, tikai dažus mēnešus atpakaļ viņš dabūja pasi, un principā uzreiz tika arī iekļauts iekšā komandā, jo pirms tam spēlēja veterāns Fazekas, kuriem, 40 gadi, un liekas, ka viņš knapi var pastaigāt pa laukumu, bet īstenībā ļoti gudrs spēlētājs ar labu pieredzi un māk spēlēt basīt. Tā kā, varbūt Japāņiem šī auguma nav tie paši ražanākie, bet viņi ir ļoti labi metēji. Viņiem ir Kawamura, kas ir jaunais uzlacošā zvaigzne Japānā, un Togashi, kas ir mazliet veterāns, maz augumā, bet sprigani skrien ātri un met trīnīšu ļoti labi. Mēs jau sākām analizēt Japānas izlasi vairāk tīri par Japānu, teiksim, tāds no malas liktos viedoklis, tāds skatiens par to, ka droši vien tur ir sumo, droši vien, ka tur ir judo, mēs zinām, ka tur ir beisbols, protams, augstā līmenī, futbolam seko, tenisam seko, kur tur ir basketbols, cik, varbūt, cilvēki nāk uz tavas komandas spēlēm, kā tu jūti, vai tu dzirdi botas čīkstam, vai tomēr tas ir basketbols, ko Eiropietis spētu novērtēt. Jā, par to basketbolu stilu, protams, bija savu pārsteigumu un bija kaut kāds mazās nianses, kurām mums bija jāadaptējās tieši basketbolā stila ziņā, jo pārsvarā to nosaka šie ārzemnieki, kas ir, un tas basketbols tiek pakļauts tam ārzemju basketbolistu prasmē, kā viņi spēja apspēlēt, un pārsvarā tur tie lielie tādi 5., 4. numuri, arī 3., kas var spēlēt pa 4, 5, un tad viņi tur uztais tādu kokteili reizēm, ka grūti saprast, kas notiekās. Plus šī izspēles kārtība, mēs spēlējam back-to-back spēles, sestdien, svētdien, piemēram, 2 dienas pēc kārtas, sestdien varbūt 5 vakarā un nākamā dienā varbūt 2 pa dienu, tā ka šī slodze ir nenormāli liela. Un tas ir tas galvenais faktors, bet skatītāja ziņā bija pēc-covid laiks, kā mēs visi zinām, tad skatītāji labprāt nāca atpakaļ zālēs, un mēs arī līgas rekordu uzstādījām šo sezonu, kad arī 10,000 skatītāji atnāca uz mūsu spēli, bet vidējais rādītājs varbūt var kļūdīties 7-8 tūkstoši. Mēs spējām savā, kas priekš Japānas pēc-covid laika ir ļoti labs tāds rādītājs. Tavu klubu galvenais treneris ir Daņus Adomaitis, un jūs esat 7 asistenti? Kopā ar galvenais treneris plus 7 asistents. Galvenais treneris, Japānas asistents, kas ir top asistents, tad ir Latvijas asistents, kas ir nav top asistents. Tad ir 2 skill coachi, un tad ir scouting galvenais, organizators plus scouterim ir vēl 2 čari, kas viņam palīdz visām tām spēlēm iet cauri, jo tomēr tas spēļu skaits ir liels, 60 spēles sezonā, back-to-back spēles, nevis pārsvarā, bet visas spēles ir ar vienu to pašu pretinieku, vai izbraukumā, vai mājās. Un, principā, ja gadās trešdienas spēle, nākamā nedēļas nogali jāspēlē, tad viens asistents, teorētiski viņš nevarētu pavilkt šo apjomu, un tādēļ ir šī daudzi asistenti, skill coachi, arī daudz spēlētāji traumējās, tāpēc arī tiem skill coachiem reizēm sanāk palikt mājās, ka komanda brauc izbraukumā, viņi paņem kā satraumējušos spēlētāji darbojās, viņiem iziet cauri visādas ir kaut kādas lietiņas tādas, ja. Tā kā katram trenerim ir ko darīt, un īstenībā arī Daņus no sākuma domāju, kā mēs ieraudzījām šo tik daudz tos cilvēkus, mums likās, kā mēs tagad tiksim to visu galā, jo mēs esam pieraduši savādāk strādāt, un
Tagad liekas, ko mēs darītu, ja viņi nebūtu. Tagad nevar saprast, bet treniņā mēs tagad Zoom treniņi mums bija, jo dokumentu dēļ vēl neesmu ticis līdz Tokijai, bet drīz būsim tur. Un mēs treniņos skatāmies ar visu stafu spēlētāju. Nav mums daudz spēlētāju, 14 bijis maksimums, 29 cilvēki, 30 cilvēki treniņā visu laiku ir regulāri. Ja, tā kā stafs un cilvēki apkārt, kas rūpējās par mums, ir ļoti liels. Bet kāds izstāsta realitātē Zoom treniņš? Jūs abi ar Dainu, viņš pieslēdzās Lietuvā, tu pieslēdzies Latvijā, un ko jūs darat? Kāds ir tas? Jūs dodat norādes Japāņu treneriem, vai jūs pat tiešo, nezinu, ar spēlētājiem? Vai... Mikrofoni pa zāli tur. Tā bija viena no idejām, lai galvenais treneris vada arī treniņus iesaistās, bet, tur ir zināms ar problēmas sanākt, ja kaut kas kavējās ar internetu un tam līdzīgi, tad būs tas tā muļķīgi. Izskatīsies, tā, ka mēs nolēmām vienkārši, kad mēs noskamies treniņu, mēs paši treneri satiekamies, atkal pēc tam Zoomā, satiekamies ar daktariem, izrunājam visas lietas, tur nogurums, traumas, veselība, UTT, par basketbolu lietām, pēc tam pēc otrā treniņa. Pirmais treniņš sākās pēc mūsu laika 4 no rīta, otrais treniņš sākās 9 no rīta, tad principā tas rīts iesākās ļoti agri, un kad vispār dienu garāk paliek, tas baigi forši. Un tad mēs satiekamies pēc otrā treniņa, tad mēs izrunājam, kas ir noticies šodien, ko mēs esam labi izdarījuši, ko slikti varbūt izdarījuši, un tad jau liekam plānu uz nākamo dienu, jeb arī, piemēram, pēc pēdējā treniņa nedēļā mēs liekam plānu uz visu nedēļu apmēram. Tad, principā, apakaļ ir Zoom laiks, jāsēž, jāzumo un jāskatās un jāklausās un jārisina šādas te lietas. Tad, kad tu biji uz vietas Japānā pirmajā gadā, tad skaidrs, ka varbūt Japāņu valodas vārnīca nebija tik daudz nepieciešama, bet tagad Japāņu sadzīve, hierarhijas paradumi, vai tev tur nebija jāmācās, kā iet zālē, iziet no zāles, ar ko pirmo sveicināties, ar ko nesveicināties, kādās drēbēs uz kurien iet, kā tur bija sadzīve? Protams, hierarhija joprojām visi šie līmeņi pastāv. Un tiek ievēroti, protams, ir ļoti liela cieņa un respekts no pārējo puses attiecībā, vienalga cilvēks pret cilvēku. Varbūt pārāk liela distance ir, tāpēc varbūt reizēm saka, ka viņi tā nekomunicē tam līdzīgi, bet tas tikai tādēļ, ka viņi ļoti respektē to tavu telpu un nelien tev neviens otram virsū nelien ar liekiem jautājumiem, un principā tas tā varbūt ir labās, tā labā puse ir kaut kāds varbūt tam visam arī netik labā tāda puse, varbūt, ka tā socializēšanās nav tik liela, gribās ar kādu parunāties, tev varbūt tā īsti nav tās iespējas. Protams, viss tā apavu vilkšana nost vai pirms lieveņa, vai kur līnija ir. Es domāju, tas tā ir arī baigi labā lieta. Ja? Tā kā viss tiek vienmēr uzturēts tīrībā, ir arī restorāni, kur jāvelk nost ir apavu, bet, protams, tev ir čības, tiek iedots un tam līdzīgi. Bet tas viss kaut kā no sākuma likās tā dīvaini, bet beigās tu pierodi un baigi forši īstenībā. Nebija Latvijā pēc tam dīvaini atpakaļ? Latvijā tāpat tās ar ielas apvajiem priekš nestaigā. Ja, tas varbūt Amerikā ir pieredze, kad viņi ir ielas apvajiem, ka ietab līdz guļamistabai 3. stāvā aiziet, bet tāpat tās mājās es darīju tieši tāpat tās, varbūt nebija tik traki, bet šeit tā uzkrītoši arī tas tāds varbūt negluži negods skatās, tad cauri zeķis tev ir, ka tu novelc apaus jau cauri zeķi. Es domāju, arī šeit pie mums mājās caurās zeķiem staigās. Bet tas arī tā kā komandas ietvaros ir, ir kaut kādi pieredzējušie spēlētāji, kuriem ir tiesības uz kaut ko vairāk kā jaunajiem, vai domāju, tiem ir lielākas tiesības nekā tev kaut kur iet pirmajam vai pirmajam roku paspiest? Vai... Ir savas lietiņas, jā, un es šomēr arī sapazīstināju ar vienu Japāņu sievieti, kas arī man stāstīja dažas lietas, pirms es braucu turienu, kā uzvesties tur, ko teikt, ko neteikt, kā reaģēt, skatīties, vienkārši vērot cilvēkus, ko viņi dara, kā viņi dara, vienkārši darīt tāpatās. Bet tad, kad Daņas ir jaunāks par mani, principā viņam būtu jārespektē mani vairāk. Tas nozīmē, ja mēs sveicinamies, piemēram, uz ielas neitrālā vietā, tad es noliecos, un tad viņam būtu jāpaklinās man zemāk mazliet. Tas ir hierarhijas, tās planēšanās tāds bišķiņ iezīmīts. Ja. Bet es izmantoju. Protams, ka es izmantoju. Viņam ir aizrāda, ka viņš to nedara neitrālā zonā, bet ja mēs esam sporta zālē, viņš ir treneris, es esmu asistents. Tad savukārt ir otrādāk, ja es viņam atais durvis, un es nekad nevaru iet pirms viņa, es gaidu, ka viņš izies arī paklinīšanās. Tā kā mēs daudz runājām par šo, un tas bija interesanti, un kā tas viss notiekās, un kā to visu izdarīt. Sākumā likās, vaiprāts, ja, bet īstenībā tu automātiski lēnām jau pierod. Un tieši mums tie Japāņu asistenti arī, un tie cilvēki, kas mūsu klubā ir, viņi mums parādīja to virzienu, un mēs tā lēnām mierīgi tā
peldoši iegājām iekšā visā tajā ritmā. Kā jums ir bijis, ka ģērbtuvēs ienāk lielie Toyota bosi, īpašnieki, galvenie sponsori? Kā viņš zina, ar kuru tur pirmo sasveicināties to kārtību? Nu, vai Daņus, vai nākamais ir top 2 asistents, kas nav Latvijas, pēc tam ir top 2. Jūs stājaties rindā kaut kā pēc svarīguma? Mūsu teiksim, tā Toyotas boss, kas ir viens no pašiem galvenajiem visā Toyotas korporācijā, kas ir vispār visā Toyotā tāds liels, teiksim, cilvēks un superīgs cilvēks. Viņš ļoti interesējas par basketbolu, viņam basketbols ir ļoti tūs, un tādēļ arī Toyota ir, teiksim, mūsu sponsors, un viņš zina par visiem spēlētājiem, viņš zina par visiem treneriem, principā viņam informācija ir visi pieejama, un tāpatās arī mēs tikām jau informēti par to, ka mūsu, teiksim, tā boss vai priekšnieks, ja būs pēc spēles ģērbtu ienāks, vai ko, tā kā mums ir jāizrāda, protams, cieņu viņam, un visi mēs zinājām viens par otru. Tā kā vienmēr tā informācija ar viņu padalās, kas būs, kas atnāks arī kaut kādās prezentācijās, kad sveicināties, arī viss iet pēc hierarhijas, ja, no augšas uz leju, ja, tad viss sastājās rindiņā smuka un viss sveicinās, vai kurš iet ārā, piemēram, tur nezinu, vecākais vai svarīgākais, ja tam līdzīgi, ir savas lietas. Un sākumā bija, jocīgi mazliet, bet tu pierodi, pie tā viss pierodi, un tas arī sāk patikt, kad ir disciplīna, ir kārtība, tu zini, kas būs, un tu vienkārši dari savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, un tas ir pats galvenais. Toyota kā kluba īpašnieks, tas nozīmē, ka jūs visi braucat ar pēdējiem modeļiem un esat tāda reklāmas sejas, ja, tad izbaudi. Jā, es nebraucu ar pēdējo modeli. Man vispār nav mašīna, priekšpēdējo nē. Pirmkārt, kustība ir otra puse, tas arī mazliet tā dīvaini, ja. Pa kreiso pusi brauc, un Daņusam ir mašīna, maziņa Toyota, jā, Toyota. Un arī daudziem no komandas ir Toyotas, un mēs arī tām braukājam. Protams, arī viens Lexus kaut kur pa vidam ir, jā, bet viņiem arī patīk Eiropas mašīnas, Mercedes, BMW, tā kā arī tās viņiem patīk braukt. Un vēl tāds stiliņš viņiem ir, piemēram, tāds foršs Mercedes ir, tad stūrī tā kā Eiropā tajā pusē, nevis otrā pusē. Tas ir, nezinu, vai drīkst vai nedrīkst, bet tas ir tāds stiliņš, redzējis tādām trakām, tunētām mašīnām, kur stūrī tā kā pie mums tajā kreisajā pusē, tā kā būtu jābūt. Tokijā es saprotu, ka Japāņi paši ir tādi kopumā pieticīgi. Tokijā nav daudz vietas. Tā sadzīve, kur tu esi izmitināts milzīgā fazendā ar terasi pār Tokiju, vai tu tāpat dzīvo kaut kur, tev ir paklājiņš, uz kuru tu apgulies vakarā un virtuvīti 1,5 kvadrātmetrs. Kāda ir tā ikdienas tavu dzīve? Man liekas, šīs fazēnas ar lieliem tur kaut kādiem, nezinu, ko tas ir viss mīts. Ja tagad arī Gudaitis brauc uz Tokiju un arī viņam meklē dzīvokli, viņam ir 2 bērni. Un, protams, katram bērnam viņš gribētu savu istabu. Plus varbūt 3. guļamistaba sanāk kopā 4 istabas. Ir ļoti liels problēmas sameklēt tajā mūsu rajoniņā tādu dzīvojamo platību, jo tomēr tie dzīvokļi ļoti dārgi. Mēs varbūt dzīvojam ne tajā pašā tādā dārgākā rajonā, bet mums ir tāds foršs akadēmisks rajons, kur ir universitāte, daudz skolas, daudz bērnu dārzu, viss tusiņš notiekās. Ir zaļš, ir parki, ir viena no tādām fotografēšanās vietām, kad sakura sāk ziedēt, tur visi brauc no ārzemēm, varbūt arī no Latvijas kāds atbrauks, nofotografēsies uz tā tiltiņa, tur principā 10 minūtes no manām mājām, bet ir tāds spots, tā kā tie dzīvoklīši ir maziņi. Man sākumā likās iegāja savā dzīvoklī, man likās, cik viņš ir maziņš, viņš zems, loģiski viņš ir zems, bet cik viņš man likās maziņš, bet es padomāju, es viens pats tagad ģimene man nebūs līdz, tad varbūt man mazāk jātīra, būs labi, bet beigās saprotot to, kādos dzīvokļos dzīvo varbūt dažs labs no maniem kolēģiem ar savām ģimenēm, tad es sapratu, ka man ir ļoti liels un ļoti labs dzīvoklis, ar kuru man jābūt ļoti apmierinātam. Skaisti. Par sportiskiem panākumiem. Varbūt noslēdzot to Japānas tēmu, pasaka, kā tad tev tur iet ar tiem sportiskiem panākumiem, jo tā sistēma Japānas basketbola līgā ir tāda, ka tur ir stipri jāsaprot, kas tur notiek. Ļoti daudz komandu, tu jau teici, ka tas spēļu kalendārs ir tāds, ne Eiropietiem ierasts. Kur jūs tur esat tajā visā Rosolā pa vidu? Es varu sākt ar vietām. Ar vietām. Jā. Mēs kausāmies izkritām ārā. Mums tur sanāca tāda neveiksmes sērija. Mums arī izkritā ārā daži spēlētāji. Traumas tā ir ļoti bieži parādība īstenībā, tādēļ, kad ir ļoti liels slodzi. Un pie šīs slodzes
komandā mums nav 12 tādi augstklases spēlētāji varbūt, ja? Un grūti ir pavilkt. Reizēm sanāk tā ar 8 spēlēt, jo visu laiku jāspēlē uz uzvaru. Un mēs ceram, ka tajā pirmajā spēlē back-to-back izspēlēs. Tajā pirmajā spēlē varbūt tā spēle būs vieglāka, tā var palaist rezervistus, vienkārši taupīt minūtes, taupīt arī enerģiju uz nākošo spēli, un varbūt pēc tam, kas nāk trešdien. Bet tas mums nevienmēr izdevās. Japānas čempionātā mēs pusfinālā zaudējām Čibai. Džons Patriks, arī treneris, kas, es domāju, latviešu līdzekļu arī zina, kas Ludvigsburgā strādājis, Göttingenā strādājis, Ventspils savulaik arī spēlēja vienā no kausiem pret šo treneri. Jā, viņš strādāja Japānā, viņi vinēja kausu, bet čempionātā viņi zaudēja finālā, uzvarot mūsu pusfinālā. Tā kā priekš pirmās sezonas, tāds ļoti labs rezultāts. Mēs paņēmām tikai vienu spēlētāju, pārējie visi spēlētāji bija jau iepriekš parakstīti. Un sezonas laikā mums pārvēlās pāri arī tāds traumu vilnis, bet kaut kādā veidā mēs tomēr spējām savākties. Un ceturtdaļfinālā mēs vinējām ļoti tādu principiālu pretinieku Šimane. Iepriekšējā gadā tajā pašā ceturtdaļfinālā komanda bija zaudējuši šim pretiniekam. Visi tā jau gaidīja ar bažām, kas būs, jo principā mēs šo sēriju izspēlējām ar 8 spēlētājiem. Kas ir interesanti, tad play-off kārta izņemot finālu. Fināls tiek nozīmēts, kurā vietā spēlē jau pirms. Vispār līga sākās, sezona sākās, bet ceturtdaļfināls un pusfināls tiks visas spēles, mēs spēlējam līdz 2 uzvarām. Tātad maksimālais iespējamais spēļu skaits 3. Ja notiek 3 spēles, tad visas šīs 3 spēles notiek pretinieku augstāk tabulā esošās komandas laukumā. Tā kā nav nekādi braucieni un principā ideālajā variantā, tas pirmais vai otrais, tad gan var sanākt, kad visas tās iepriekšējās kārtas sanāk spēlēt mājās. Loģiski ir savs skatītāju atbalsts un tas ir kaut kāda ienākuma no biļešu naudiņām. Tā kā tāda bišķiņa mazliet specifikā. Uzdevums uz nākamo sezonu? Pirmais uzdevums uz nākamo sezonu bija saprast, kāds spēlētājs mums vajag, kāds spēlētājs varbūt mēs gribam apmainīt pret labākiem, savādākiem vienalga. Šis uzdevums mēs uzskatām, ka ir izdevies. Mēs esam piesaistījuši Gudaiti, mēs esam piesaistījuši Brazīļu spēlētāju Mendlu, kas arī, es domāju, būs ļoti labs papildinājums mums. Un mēs esam parakstījuši mūsu kopas vietā, kas arī VFA maz brītiņi bija, parakstījām Japānu. Un pievienojam vēl 2 Japāņu spēlētājus apmainiem jaunas. Tā kā, principā, 5 spēlētāji mums ir klāt. Bet vieta? Bet vieta ir tikai viena. Tikai cīnīties, protams, par čempionu titulu. Tāds ir mūsu mērķis. Un to mēs arī gribējām izpildīt pagājušo gadu, bet veselības dēļ mums mazliet nācās šo mērķi pazemināt. Un jā, tas ir pats galvenais vienēt čempionu titulu. To mēs arī ejam. Protams, arī turpat tās ir Japānas kausa izcīņa.